Es jau jums minēju, ka dzimta ir ļoti svarīga mums katram. Neatkarīgi no tā, kādas ir attiecības, labas vai sliktas, mēs tik un tā nesam sevī dzimtas programmas, jo mēs paši esam kādreiz tieši tāpat uzvedušies, kā mēs piedzīvojam tagad. Un tieši tāpēc mums ir jāiziet vēlreiz tas ceļš, lai transformētu gan sevi, gan arī uzlabotu savas dzimtas karmu un arī savējo, un arī domājot par mūsu pēcnācējiem. Un tā iemesla pēc es jums gribu piedāvāt meditāciju. Nebūs viņa gara kādas 5 minūtes, bet tas jums kādam varbūt ļaus pirmo reizi sajust savu dzimtu, sajust, ka jūs neesat vieni, sajust savas dzimtas atbalstu. Nepildiet, neklausieties šo meditāciju, ja jūs esat kaut kur ceļā, pie stūres. Labāk izvēlēties citu laiku un esiet telpā, kur jūs neviens netraucēs, kur jūs varēsiet pilnīgi pievērsties tikai un vienīgi sev. Nu, un tagad aizveriet acis. Apsēdieties no sākuma ērti un aizveriet acis un sāciet lēni un dziļi elpot, lai jūsu elpa ir līdz vēderam ieelpa notiek. Aizveriet acis un sajūtiet, kā ar katru izelpu aiziet visas domas, visi satraukumi. Elpojiet lēni un dziļi. Sajūtiet, kā jūsu kājas burtiski iestiepjas zemē, kā dziļas saknes jūs savienojaties ar zemi. Iespējams, ka jūs sajutīsiet pēdās siltumu. Tas ir labi. Un tagad iedomājieties, ka jums aiz muguras, aiz labā pleca stāv jūsu tēvs. Viņš ir uzlicis savu plaukstu uz jūsu pleca, bet aiz kreisā pleca stāv jūsu mamma, un arī viņa ir uzlikusi savu plaukstu uz jūsu pleca. Sajūtiet viņu stāvam sev aiz muguras. Un tagad iedomājieties, ka tēvam aiz muguras stāv viņa vecāki, un viņu vecākiem vēl vecāki. Tāpat arī mammai aiz muguras stāv viņas vecāki. Un tā tālāk pa dzimtas līniju jūs redzat, ka jums aiz muguras stāv milzum daudz cilvēku. Un viņi visi ir dzīvojuši tikai tādēļ, lai piedzimtu jūs, lai dotu jums savu spēku, lai dotu jums savus talantus.
Un tagad sakiet saviem vecākiem, savam tēvam un mātei: paldies, ka jūs man devāt dzīvību. Paldies, ka jūs man esat. Un viņi jums atbild: piedod, ja mēs reizēm bijām pret tevi skarbi, dusmīgi, varbūt pārlieku daudz ierobežojām tevi, bet mēs darījām, kā mācējām, un gribējām tev visu to labāko. Domās apskaujiet savus vecākus. Sajūtiet, kā no viņiem nāk mīlestība. Sajūtiet to prieku, kas ir jūsos, jo pateicoties jūsu vecākiem, jūs esat šeit un tagad. Un tagad sajūtiet, kā jums pa tēva un mātes līniju no tālienes nāk milzīgs enerģijas spēks, jo visi tur viens uz otra pleca rokas, un pa šīm līnijām nāk šī enerģija. Sajūtiet, kā viņas saplūst jūsos, un jūs piepildāties ar šo spēku. Jūs saņemat dzimtas svētību, jo jūs pateicāties par to, ka jūs esat. Izjūtiet šo plūsmu. Izjūtiet sevī pateicību. Izjūtiet sevī piepildījumu. Un tagad pagriezieties pret savu dzimtu, pret tiem daudziem tūkstošiem, kas stāv jums aiz muguras, un paklanieties viņiem. Sakiet: paldies, ka jūs man esat. Paldies par jūsu svētību. Un tagad dziļi ieelpojiet, izelpojiet, lēnām atveriet acis. Un ja jums ir tāda sajūta, ka jūs kaut kur lidojat, uzlieciet savu plaukstu uz nabas un veiciet dziļu elpošanu. Tas jūs iezemēs. Jūs varat veikt šo meditāciju kaut vai katru